Esiet sveicināti. Sociālā pabalsta programma un pakotne Ropažu novadā ir tik liela, ka daudz cilvēku, godīgi sakot, var apjukt un nezināt, kas, kuram, kad, kādā veidā pienāks. Tieši tāpēc uz īsu sarunu mēs esam aicinājuši Ropažu novada sociālo dienestu vadītāju Rutu Lešavnieci. Sveicināti, Ruta, prieks tevi redzēt. Labdien! Šis ir barikāžu laiks un iespējams tieši tāpēc varbūt mums ir jāakcentē viens būtisks pabalsts, kas ir saistīts tieši ar janvāra barikādām. Jā, tā ir. Un mēs aicinām iedzīvotājus vērsties sociālā dienestā ar iesniegumu, lai saņemtu šo pabalstu veidu. Barikāžu dalībnieki 60 eiro pabalsta apmērs ir, un iesniegumu var iesniegt atnākot jebkurā sociālā dienas struktūrā, vai arī iesniedzot iesniegumu attālināt ar elektronisko parakstu. To iespējams izdarīt arī lietotnē. Līdz kuram datumam tas ir jāizdara? Līdz 15. martam. Katru gadu no 1. janvāra līdz 15. martam. Vēl viens būtisks pabalsts, par ko jāsaka daudzi vecāku gadu gājumu cilvēki, kā izrādījās, nebija pat dzirdējuši, bet tie ir gan tikai daži. Ir transporta izdevuma kompensācija senioriem. Cik liela tā ir, kam tā pienākas un kā to var pieteikt? Jā, Ropažu novads atbalsta seniorus transporta izdevumiem, kas ir 80 eiro gadā, vienu reizi gadā, pieprasot pabalstu jebkurā laikā tekošajā gadā. Var prasīt pabalstu februārī, jūlijā, decembrī, kad cilvēkam ir ērti atnākt uz dienestu. Arī šo pabalstu var iesniegt sociālā dienestā uz vietas vai attālināt. Seniors tas nozīmē cilvēks, kurš ir sasniedzis pensijas vecumu. Vecuma pensionārs, jā. Vēl viena būtiska izmaiņa, droši vien, kas ir saistīta ar 2024. gada aktualitātēm, ir tas, ka ir mainījušies minimālo ienākumu sliekšņi. Varbūt arī par šo pavisam īsi var izteikt. Jā. Par cik ir pacelta minimālā alga un minimālo ienākumu sliekšņi arī ir pacēlušies šobrīd cilvēks, kurš ir maznodrošināts mūsu novadā, ja viņa ienākumu nepārsniedz 549 eiro pirmajai personai un 384 katrai nākamajai maisaimniecībā esošai personai. Ja cilvēka ienākumi ir mazāki uz maisaimniecību, viņš var pretendēt uz maznodrošināts personas statusu un saņemt visus maznodrošinātas maisaimniecībā paredzētos pabalstus. Un tie ir medicīnai atbalsts, tie ir bērnam nometnēm atbalsts, ja ģimenē ir bērns. Tie bieži vien ir mājokļu pabalsta izdevuma atbalsti, tur ir cita vēl vērtēšanas sistēma, bet ja cilvēks ir maznodrošināts, vajag pārbaudīt šo sociālā dienestā, vai es varu pretendēt uz šādu pabalstu veidu. Ja tomēr runājam par pieteikšanos, to var izdarīt ne tikai šeit klātienē Ulbrukā, bet noteikti arī visā Ropažu novadā. Jā. Visās sociālā dienas struktūra vienībās, kas ir šeit Ulbrukā, Atsonas ielā 4, Ropažos Rīgas ielā 13, Garkalnē Brīvības gatvē 455 un Vangažos Meža ielā 1. Pieņemamās dienas ir pirmdienas no 11 līdz 7 visās vietās un ceturtdienās no 9 līdz 18. Bet var pieteikties arī neklātienē? Jā, var iegūt šo pieteikties. informāciju, zvanot uz sociālo dienestu, noskaidrot, kādu dokumentu ir nepieciešama, kad ir iespējams ierasties, kas ir tuvākā vieta, to visu pavisam noteikti var izdarīt. Taču jāņem vērā, kad ir jāiesniedz plašs dokumentu klāsts, kas ir izdrukas no bankas kontiem, ka nepieder vairāk kā viens īpašums vai viens kustamā manta un jāizpild deklarācija ienākumu. Gribēju tev jautāt, vai ir vēl kas būtisks, ko tu gribētu akcentēt runājot par sociālā pabalsta pakotni, kāda darbojas mūsu novadā? Gribu akcentēt arī senioriem, lai zinātu, ka mūsu novads ir tāds, kas ļoti ciena seniors, es tā teiktu, un mēs novadā apsveicam seniors arī jubilejās apaļās. Un, ja ir apaļa jubileja, dāvanā ir arī naudas balva. Un sākot ar 80 gadiem uz 80 gadiem, 85, 90, 95. Tātad ne tikai apaļās, bet arī pusapaļās. Pusapaļās, jā. Nu, kā tā mēdz teikt? Jā. Ir jāsniedz iesniegums sociālā dienestā un cilvēks saņems naudas atbalstu. Atgādināsim vēlreiz, kur var izlasīt pilnīgi visu informāciju par to, kāds ir sociālais atbalsts ne tikai senioriem, bet arī ģimenēm ar bērniem, daudz bērnu ģimenēm, faktiski visām iedzīvotāju grupām. Tas noteikti ir kur? Ropažu novada mājaslapā?
Saistošie noteikumi, jā, brīvās iniciatīvas palīdzība robežu novadā, arī sociālai pakalpojumi tur ir atrodami. Savukārt no savas puses es gribētu atgādināt vēl vienu lietu, kas droši vien attiecas uz ļoti daudziem robežu novada iedzīvotājiem, un tā ir iespēja saņemt nekustamā īpašuma nodokļu atlaides. Un to visērtāk, mūsuprāt, ir izdarīt robežu novada mobilajā lietotnē, aizpildot sadaļu iesniegumi. Tur ir īpaša forma, kas ir paredzēta nekustamā īpašuma nodokļu atlaidēm. Kopumā mums ir 27 dažādas iedzīvotāju grupas, kurām tas ir piemērojams. Uzzināt vairāk, Robežu novads, lejupielādējiet App Store vai Google Play. Uz tikšanos!